Raidījumā. Stradiņas slimnīcā veikta jau 12. sirds pārstādīšana Latvijā, bet Veselības ministrija joprojām nav atrisinājusi jautājumu par samaksu. Aptuveni 20 000 latu vērta operācija slimnīcai jāsadz par saviem līdzekļiem, jo valsts apmaksātajā pakalpojuma grozā tās nav. Dārgāks vai lētāks zāles pacientu mūžu pagarina vai samazina, bet sirds transplantācijai alternatīvas nav. Pacients vai nu saņem jaunu sirdi vai mirst. Plašāk aiz Kintas reportāžā brīdinām, ka sižetā būs skatu no operācijas. Jaunas sirds, paldies. Dakteriem paldies. Komandai. Padot iespēju. Jau 4. dienu 54 gadus vecā Anda krūtīs pukst donora sirds. Viņš dzīvos. Tieši tik vienkārši. Ja nē, citu alternatīvu sirds slimniekiem ar konkrētām diagnozēm nav. Tā ir liela taisnība, jo īstenībā sirds transplantācija nav. Nav nekas cits, kas varētu aizstāt vismaz pašreiz. Skaidrs, ka mēs ceram uz to, un ar laiku jau varbūt arī būs, gan būs mehānisks sirds, gan mēs ceram uz šūnu terapiju, bet tas noteikti nebūs ne tuvāko 5, ne 10 gadu laikā, un tādēļ tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Ja donori ir, kad nevarētu kādam iedotu iespēju tad dzīvot no tā, tas būtu neiedomājami. Ass kā ķirurga skalpelis ir mūsu mediķu kolēģis no Filadelfijas. Šeit veids ārkārtīgi labu darbu, ļoti augstā līmenī un ļoti nepieciešam cilvēkiem. Es esmu ārsts, kas strādājis šī jomā tagad jau 30 gadus, piestrādājis pie sirds operācijām gadiem un apsveic jūsu spējas te un jūsu milzīgi augstos panākumus. Taču tagad Stradiņiem atkal jādomā, kur ņemt līdzekļus, lai sektu operācijas izdevumus un zāles, kas pacientam jālieto vēl ilgi pēc sirds iegūšanas. Valsts sirds transplantāciju joprojām neapmaksā. Situācija varētu mainīties tikai 2014. gadā, kad plānota apjomīga programma sirds slimību ārstēšanai. No 2014. gada varētu veikt ideja kādas 3 sirds transplantācijas valstī gadā, un no 15. gada jau vairāk, 5. Bet šajā gadījumā tas plāns vēl nav pieņemts, un tas, protams, ir saistībā un kontekstā ar veselības aprūpes budžetu. Redzot, ka medicīnas budžetā ik pa brīdim tomēr tiek injicēti apjomīgi līdzekļi, kardiologi gan cer, ka tas notiks ātrāk. Es ļoti ceru, ka mums turpmāk nevajadzēs tās darīt no kādiem zinātnes naudas, ko mēs pašreiz darām, vai no fondu naudām, kā mēs pašreiz to darām, jo mums vienkārši valsts neapmaksā. Bet, ka tās vajadzēs arī būt īsti valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstā. Piedāvājam, visās blakus valstīs tas ir viena lieta, un otrs, mēs drusku vairāk kā pēc 5 gadiem svinēsim 50 gadus pirmai sirds transplantācijai. Es nedomāju, ka Latvijas valstī būtu jāatpaliek par 50 gadiem no pasaules. Latvijā sirds gaidītāju sarakstā ir 10–15 cilvēki. Saraksts bieži mainās, jo viņi vienkārši nesagaida savu rindu. Andis jaunu sirdi gaidīja 1,5 gadu. Bija pat tik grūti, ka naktīs gulēt varēja vienīgi sēžot pie galda. Sirds stājās, nebija elpas un spēka. Es esmu no Talsiem, bet visās saimēs ir tādi atgūti īpašumi, un arī tur ko darīt pietiekoši. Andim tagad tikai jāatlapst un jāsargā imunitāte. Viņš dzīvos, pateicoties Stradiņas slimnīcas ārstu spējai pāri valsts budžeta žņaugam ieraudzīt cilvēku. Ai Kints, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.